Šī gada aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu, nodeva apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai Bebru atmoda 2 daudzdzīvokļu ēkas Bebru ielā 3 un 4. Apsaimniekošanas biedrības priekšsēdētājs Ingars Ozoliņš stāsta, ka iedzīvotāju biedrība dibinājuši galvenokārt ar nolūku to renovēt, izmantojot iespēju piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansējumu. Ēkas Bebru ielā 4 tehnisko stāvokli aizvadītajā nedēļā apsekoja ekspertu tīkla mājas draugs pārstāvis Mārtiņš Upītis un speciālists no Vācijas Knuts Hellers, lai iedzīvotājus konsultētu par ēkas renovāciju. Uzreiz gribu teikt, ka iedzīvotājs šīs kļūdas konstatēt var tikai vizuāli, bet šīs problēmas bieži vien ir gan konstrukcijās, gan to tikai var noteikt principā speciālists, kas ir apgūjis šo arodu un ar certifikātiem. Tad tādi speciālisti mums Latvijā ir, kas piedāvā savus pakalpojumus. Man ir gūta teorētiskā un praktiskā pieredze no Vācijas, kad mēs arī esam Vācijā objektus redzējuši, kur ir pieļautas kļūdas gan fasādes risinājumos, gan iespējams cokolā. Tad mēs pievēršam uzmanību šim visam kompleksi, lai tiešām rezultāts būtu izdevies. 25 topošie speciālisti no Latvijas ir izgājuši apmācību kursu energoefektīvajā māju sanācijā Vācijā. Šī pasākuma nolūks bija ekspertu tīkla mājas draugs izveidošana, lai sekmētu māju renovācijas procesu Latvijā, kā arī uzlabotu to kvalitāti. Speciālisti apsekojot daudzdzīvokļu namu Jēkabpilī Bebru ielā secināja, ka tehniskais stāvoklis balkonu konstrukcijām vietām esot tik kritisks, ka nepieciešama pat demontāža. Tāpat vairākas problēmas konstatētas arī nama pagrabā. Tur ir problēmas gan ar izolāciju, problēmas to, kad cokolam netiek pareizi novadīti šie lietas ūdeņi un veidojās mitrums, kad arī, teiksim, tad plaisas parādās. Un lielākā problēma šajās mājās, kur ir šie sarkano ķieģeļu balkoni. Ziemā augstuma radītās plaisas un drūpošie ķieģeļi esot sekas kļūdām, kas pieļautas jau projektējot dzīvojamos namus. Dzīvokļu īpašnieki cenšoties nepilnības labot saviem spēkiem, taču to izdarīt kvalitatīvi var vien speciālisti, uzsvēra Mārtiņš Upītis. Viņš ēku Bebru ielā 4 izvēlējies kā pilotu projektu, kurā viņš uzraudzīs gan renovācijas procesa plānošanu, gan būvniecības kvalitātes nodrošināšanu. Visus 25 topošos ekspertus šajos posmos konsultēs un pavadīs arī vācu renovācijas eksperti.